Gaido ogļraktuves un kalnrūpniecības muzejs. Tomas, tu esi mašīnists? Šodien dosimies pazemē, lai iepazītu vienu no ievērojamākajām industriālā mantojuma vietām Polijā. Ekskursija sākas ar braucienu autentiskā kalnrača liftā. Dažu sekundžu laikā apmeklētāji nonāk aptuveni 320 metru dziļumā zem zemes virsmas. Vairāk nekā gadsimtu tajā tika iegūtas akmeņogles, kas tolaik bija viens no nozīmīgākajiem enerģijas avotiem Eiropā. Taču mūsdienās tās ir pārveidotas par muzeju, kur apmeklētāji var iepazīt kalnrača darbu un tā vēsturi. Tur paveras pilnīgi cita vide, vēss gaiss, paaugstināts mitrums un šauri tuneļi, kuros savulaik ikdienu strādāja simtiem kalnraču. Raktuvēs ir apskatāmas oriģinālās ogļu ieguves iekārtas. Daļa no tām joprojām darbojas demonstrācijas režīmā, sniedzot iespēju izprast, cik intensīvs un fiziski smags bija šis darbs. Ekskursijas laikā gids sniedz ieskatu kalnraču ikdienā, darba apstākļos un stingrajos drošības noteikumos. Nu, pavicinājies. Apmeklētāji var aplūkot konvejerus, urbšanas iekārtas un hidrauliskos balstus, kas nodrošināja raktuvju konstrukciju stabilitāti un novērs iebrukumu risku. Darbs pazemē bija īpaši sarežģīts un bīstams. Kalnrači bieži strādāja putekļainā vidē, tumsā un augstā mitrumā. Nereti viņi pazemē pavadīja vairākas stundas bez dabiskā apgaismojuma. Dobrze was znów widzieć. Jak wrażenie? Bo mnie rozpiera duma, że kopalnia, którą kiedyś założyłem, przeobraziła się w miejsce pełne życia. Ēdnīca. Alus ir.
Viens no īpaši interesantiem faktiem ir tas, ka pazemē atrodas arī restorāns un pasākumu zāles. Kopalnie Guido ir ne tikai muzejs, bet arī nozīmīga Silēzijas kalnrūpniecības vēstures liecība, kas atspoguļo ogļu ieguves būtisko lomu reģiona attīstībā. Tā ļauj izprast, cik liels darbs un cilvēku ieguldījums bija nepieciešams, lai nodrošinātu ogles, kas gadu desmitiem kalpoja kā enerģijas avots rūpnīcām, vilcieniem un mājsaimniecībām. Ja ceļojat pa Poliju un meklējat neparastu apskates vietu, Guido ogļraktuves noteikti ir vērts apmeklēt. Tā ir iespēja ne tikai nokļūt īstā raktuvē, bet arī izjust kalnraču ikdienu un iepazīt Eiropas industriālā mantojuma daļu.